Mari, paklausies. Kāpēc cilvēks, kuram tik daudz pozitīvo īpašību, var būt garlaicīgs? Ko tu klusē? Vai tu esi kādreiz pārkāpis ielas satiksmes noteikums? Vari neatbildēt. Varbūt tu baidies par savu veco grabuško? Cik gadu tad ir tevai mašīnai? Vari neatbildēt. Zinu, tu krāj dzīvokli. Tu domā par nākotni. Paldies, ka atvedi. Paldies par izrādi. Un šķiramies. Vai tu esi kādreiz kāvies? Kā tu gribi, lai es to pierādu? Un pikojies? Žēl, ka nav sniega. Man ar tevi būtu bail iet kopā, naktī caur mežu. Un sniega vētrā, kad viss apkārt gaudo, kad koki lūst. Vai tu nesāktu pinkšķēt? Nē. Es tevi mīlu. Ar to ir izteikts viss. Tas ir tik nodrāst, tik banāli. Ar šiem vārdiem vispār neko vairs nevar pateikt. Nu, ja tāda ir tā mīlestība, tad tas ir vienkārši briesmīgi. Klusēšana, sērīgs ģīmis. Tev pašam tik interesants darbs, bet ko tu man atbildi? Profesionālā ētika, profesionālā ētika. Paskaties pasauli pilnu visādiem notikumiem, faktiem. Tu esi mans pasaules visneparastākais un skaistākais fakts. Sevi es pazīstu. Kāpēc tu tik minimāli dalies ar mani? Nu, ja nerunāju es, tad mēmums un garlaicība. Tas man galina nost. Es ar tevi dalos visā. Cik man ir, tik arī dalos. Tev vienkārši priekš manis neatliek laika. Man gan vienmēr bijis laiks, jau studiju gados. Varbūt tā arī bija tev nelaime. Man vazēdamies pakaļ kļuva tāds pelēks plakans kā tāda pelnu pankūka. Princese un pelnu pankūka. Labi, labi. Iztiksim lūdzu bez šīm metaforām, tu man nomāc. Starp citu tā tur, tā jauniņā, kas šokar spēlē izrādi. Ieviņa. Nabaga skuķītim tāda traģēdija. Iemīlējusies Rambekā, teātra galvenajā režisorā. Bet nu šķiet, ka nav viņa gaumē. Viņas tante šad tad ieskrien pie mums. Un tad jābāž ausis ciet. Visi tie spriedelējumi, tās sarunas par mākslu, par aizkulisēm, tās visas intrigas. Bet mammīte jau spiesti klausieties. Kā nekā Kambara kundze jau mūsu kaimiņiem. Man tā mazāk nīpa patīk. Barbara. Barbara? Kas viņa izrādīja bija? Ieviņa. Barbara vecpuisi. Ir nu gan uzvārds. Varēja uzreiz vecmeita. Nu redzi. Tas vispār ir pats pliekanākais, pats banālākais, ko var izgrūst dzirdot tādu uzvārdu. Es saprotu, ka tev viņa nevisai. Nav mans tips. Jā. Interesanti, kāds tad ir tas tavs tips? Tu esi mans tips. Muļķības, Mari. Beidzam spēlīti. Es domāju, ka pieradīšu pie tevis. Nepieradu. Ārprāts, bet puķis esi nobendējis. Visu laiku šeit mētājoties. Tad jau labāk bez puķiem. Nu tad ar labu nakti. Un šķiramies. Un nezvan man vairs. Es tev aizliedzu. Nemeklē mani vairāk. Apnicis.